Esiet sveicināti podkāstā ar karavīru. Sen neesam tikušies, bet mēs nekur neesam pazuduši. Vienkārši man dzīvē notika priekš manis lielas izmaiņas. Es arī kļuvu par karavīru. Es esmu virsnieks speciālists, bet par to es pastāstīšu kādā citā mūsu podkāsta epizodē. Bet tagad nezaudēsim nemirkli. Laižam klajā 7. epizodi, un pie mums šodien ciemos ir īpašs viesis Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Esiet sveicināti podkāstā ar karavīru. Sveicināti! Lūgums īsumā iepazīstiniet ar sevi mūsu podkāstu skatītājs un klausītājs. Esmu nodzīvojis 18 gadus Dobeles rajonā, mācījies toreizējā Dobeles Roberta Eikas vārdā nosauktajā vidusskolā. Pēc tam es iestājos Viļņas pretgaisa aizsardzības komandējušā sastāva karaskolā, kur 4 gadus nomācījos. 8 gadus nodienēju Turkmēnijā pretgaisa aizsardzības vienībās. Pēc tam es pabeidzu Harkivas pretgaisa aizsardzības inženieru akadēmiju. Un 1991. gadā, kad bija iespējams, es atvaļinājos no Padomju Savienības bruņotajiem spēkiem. Atgriezos Latvijā, arī augstākā padoma aicināja atgriezties nacionālajiem karavīriem un uzsākt veidot aizsardzības sistēmu. Sākumā es nodarbojos ar valsts dienestu pārvaldes, toreiz bija aizsardzības ministrijas pakļautībā, kas nodarbojās gan ar Latvijas pilsoņu rekrutēšanu obligātajā dienestā, gan arī otrs uzdevums viņiem bija būvniecība un infrastruktūras izveidošana uz Latvijas robežu ar visām mūsu kaimiņas valstīm – Igaunija, Lietuva, Krievija, Baltkrievija. Bet 97. gadā es tomēr nolēmu atgriezties militārajā dienestā un uzsāku kā ierindas zemesargs Dobeles 51. bataljonā šo te dienestu. Un pamazām es izjotu cauri dažādiem amatiem, gan bataljonā, gan mācību centra priekšnieka amatam, gan mācību vadības pavēlniecībā departamenta priekšnieks, gan zemesardzes štābā operāciju plānošanas un apmācības pārvaldes priekšnieks, gan štāba priekšnieks, gan zemesardzes komandieris. Un tagad es esmu Nacionālo bruņoto spēku komandieris. Esmu mācījies arī ASV vidējā līmeņa virsnieku kursos Leavenworthā. Un arī esmu pabeidzis mūsu apvienoto Baltijas valstu Baltijas aizsardzības koledžu. Tā kā man ir pieredze gan dienestam okupācijas bruņotajos spēkos, gan esmu iegūs arī izglītību rietumos. Un, protams, bagāta pieredze dienot Latvijas bruņotajos spēkos. Pieredze ir tiešām bagāta, bet šis, teiksim tā, pēdējais nozīmīgais amats, kā tas ir būt Nacionālo bruņoto spēku komandierim? Kādas ir ikdienā sajūtas vai paliek arī laiks kādām savām ikdienas tādām vaļasprieka aktivitātēm? Tā ir milzīga atbildība īstenībā. Pat, ja es izvēlējies pavadīt laiku ar savu ģimeni, piemēram, aiziet uz teātri, īstenībā tavs smadzenes pa pusē strādā viens ar to uzdevumu, to pienākumu apjomu, kas tev ir uzdots ikdienā. Un tā ir milzīga prasība priekš sevis un milzīgs tāds meklējums, lai atrastu spēkus šo te sabalansēt to milzīgo nastu atbildības un pienākumu nastu starp to, kad īstenībā kaut kādā momentā vajadzētu arī atrast laiku relaksēšanai un arī atrast ģimenei. Un tas ir diezgan grūti ikdienā darīt, ja ir tik atbildīgs šis amats. Es pilnībā
jā, man laikam pirmais vārds, kas nāca prātā, kā tas varētu būt, tiešām ir šis te vārds atbildība. Ļoti liela atbildība. Bet es zinu, ka, piemēram, tāpatās ir daudzi arī jaunieši, skolēni, kas, piemēram, ēdu dienā tik un tā izvēlas apskatīties, kas tad ir jādara šādā atbildīgā amatā. Varbūt arī jūs varat mūsu podcastu skatītājiem, klausītājiem ieskicēt, kāda ir tāda tipiskā Nacionālo bruņoto spēku komandiera ikdienišķa diena. Tiešām tipiski, tāpēc, ka es domāju, visiem vienību komandieriem un arī augstākā līmeņa vadībai viņi ļoti līdzīgi. Mēs veltam šo te uzdevumu izpildē, visādi pienākumu un uzdevumu risināšanai ļoti daudz laika, un tāpēc man personīgi ir tāds režīms, varbūt citiem ir citādāks režīms. Es nemīlu strādāt ļoti vēl, bet man patīk celties ļoti agri, un tad es sāku jau dot uzdevumus, rakstīt darbus, veikt kaut kādas aprēķinus un analīzes tādas uzdevumus, un tāpēc es parasti guļu kādas 5-6 stundas, mostos apmēram 3-4, un tā ir tā man ikdienas sākums, un pēc tam ir dažādas tikšanās, arī sapulces. Apmēram, ja mēs to dienu sadalām, tad tā diena būtu tāda, kad apmēram trešdaļa tās ir tikšanās un sapulces, un otra trešdaļa tas ir darbs ar analītiku, ar dokumentāciju, un tā pēdējā trešdaļa tas varētu būt tikties ar personālu, piemēram, ar ieplānot, apmeklēt vienības un iedziļināties pašam personīgi, lai to izjustu. Es, protams, uzticos saviem padotajiem, saviem komandieriem, bet aizbraucot uz vietas, tad dod tādu papildus informatīvo bāzi, kas dod iespēju pieņemt pareizos tos lēmumus un izvērtējumu. Tas ir ļoti svarīgi. Lai vai cik nozīmīgs amats, tomēr būsim atklāti, ir pienākumi, kurus labprātāk mēs darām, un ir tādi pienākumi, darbi, kas vienkārši ir jāizdara, tāpēc, ka ir jāizdara. Varbūt jums ir kaut kas tādi mīļāki pienākumi, varētu teikt, un kaut kādi tādi, kurus ir vienkārši jāizdara. Ne, man, principā, vislabāk patīk tur, kur ir radošums. Tātad ideju ģenerāciju, un tad skatīties un vadīt šo te ideju realizāciju, un tas ir tas lielākais, ar ko es nodarbojos. Teikt, ka man ir tādi darbi, ar kuru nevisai labi man patīk, nē, man ir vienkārši tāda, pieeja visu uzdevumu izpildēju, kad es nestiepu garumā šos te izdevumus. Es ātri viņus izpildu, nolieku, un tas ir padarīts darbs. Tas uzreiz momentāli dod gandarījumu. Pretējā gadījumā, ja es esmu ievilcis šo uzdevumu kaut kādu uz ilgāku laiku, piemēram, kaut kādu iemeslu dēļ, tad tas tāds karājās, un viņš katru dienu vien vairāk spiež, ka tas nav izdarīts. Un tas rada tādu nekomfortu. Un tāpēc es cenšos izpildīt, un viņš ir nolikts plauktiņā un gaida tālāko darbību no citiem. Jūs jau ieskicējāt, jūsu dienesta gaita ir gara, ir pieredze ļoti plaša. Kādi ir jūsuprāt svarīgākie sasniegumi, kopš jūs esat komandiera amatā? Tie nav mani sasniegumi. Tie ir bruņoto spēku sasniegumi. Un, ja mēs skatāmies 8 vai 10 gadus, un es runāšu, teiksim, par 8 gadiem, tad īstenībā ir bruņotie spēki paveikuši ļoti daudz. Ir izveidoti 5 zemesardzes bataļoni, ir atjaunota zemesardzes 1. brigāde, ir izveidota speciālā operācija pavēlniecība, ir izveidoti papildus 2 specializētie bataļoni, ir mums izveidota struktūra, kas nodrošina ātru reakciju pie jebkuras eskalācijas, draudu eskalācijas, ko nodrošina mūsu apvienotais štābs. Mums ir palielināts ļoti liels mūsu sabiedroto ieguldījumu šeit Latvijā, izveidojot multinacionālās divīzijas štābu, un tagad mums ir arī multinacionālā brigāde, ko vada kanādieši. Mums ir tehniskie un bruņojumi uzlabojumi, kā jūs ziniet, mums ir pašgājēji haubicas, mums ir vidējā līmeņa pretgaisa aizsardzība nodrošināta, mums ir
mobilās platformas, kā Patrija, piemēram, mums ir, un pats galvenais, mēs esam nodrošinājuši, kas īstenībā dod šo te rezultātu, kad mūsu bruņotie spēki skaitliski pieaug, un mūsu skaitliski bruņotie spēki ir dubultojušies, ja mēs runājam par profesionālu dienesta karavīriem. Tas ir sociālais atbalsts karavīriem, tātad ir veikta mūsu atlīdzības reforma profesionāla dienesta karavīriem, ir veikta atlīdzības reforma civiliem darbiniekiem, un ir ieviestas dažas lietas, kas saistītas ar to, ka viņiem daudz vieglāk ir iegūt sev dzīvojamās platības, dzīvokļus un iegādāties mājas. Un kopumā, ja mēs tā skatāmies, tad karavīrs, zemesargs, jūrnieks ir nodrošināts ar bāzes ekipējumu pilnā apjomā. Tātad viņam nav vajadzīgs tērēt savus personīgos līdzekļus, lai uzlabotu savu ekipējumu. Un principā mūsu karavīri ir pilnā apmērā bruņoti ar vieglajiem strēlnieku ieročiem, mūsu nodrošinās attiecīgā munīcija skaits, kas ir nepieciešams, lai izpildītu uzdevumus, un arī varētu mēs nodarboties ar apmācību. Mums ļoti daudz ko mēs esam izdarījuši šī laika periodā, un es domāju, tas arī, principā ir redzams mūsu sabiedrības, un sabiedrība uzticās mums, un tāpēc viņa principā diezgan viegli iekļaujās Latvijas aizsardzības sistēmas veidošanā, un to mēs principā redzam no tā, cik lielā mērā mūsu sabiedrība ir gatava aizstāvēt Latvijas valsti, un te mēs redzam, kāda zemesardzē, piemēram, ja viņi redzot šo te apdraudējumu, skatoties uz Ukrainu, milzīgs pieplūdums bija zemesardzē, un skaitliskais sastāvs momentāli pieauga. Un kad kāds saka, kad, piemēram, Latvijas sabiedrība ir depresīva vai ieslīgusi tagad tādā mazvērtības kompleksā, tad es varu skaidri pateikt, ka pagājušajā gadā mums rekrutēt izdevies profesionālā dienestā principā vairāk kā 2,5 reizes palielināt šo skaitlisko sastāvu. Tā kā tad, kad varbūt kāds no skeptiķiem teica, nebūs iespējams sasniegt 8,000 profesionālā dienesta karavīri, tad mums jau tagad ir pāri pa 7,300 karavīru šeit bruņotajos spēkos, plus mums ir obligātais dienas, jo valsts aizsardzības dienas, principā vajadzētu pareizi teikt valsts aizsardzības dienas, jo tie principā lielākā mērā brīvprātīgie. Un mēs, ja skatāmies arī uz rezerves komponenti, tad tā ir viegli sasniedzama arī no tā aspekta, kad atvaļinoties no valsts aizsardzības dienesta un profesionālā dienesta, mēs esam izveidojuši ļoti saprotamu struktūru, kādā veidā viņi iekļaujās augstas gatavības rezervē un kādā veidā mēs viņus pēc tam pārvietojam pēc 5 gadiem uz pastāvīgo rezervi. Tā kā šeit tas struktūra ir tik milzīgi pilnveidota, ka man ir liela pārliecība par to, ka Latvijas bruņotie spēki ir gatavi reaģēt uz jebkuru apdraudējumu. Varētu teikt, ka tas vislielais kopējais sasniegums ir šī visaptvarošo daudzpusīgā attīstība bruņotajiem spēkiem. Jo jūs arī ļoti labi ieskicējat uz mani tieši nākamo jautājumu atbildi, kā tad bruņotie spēki ir attīstījušies jūsu vadībā. Bet es domāju, ka mēs tad varētu pāriet jau vēl pie nākamā jautājuma, kādi ir bijuši šie lielākie izaicinājumi ieviešanas procesā, vai tur vairāk birokrātiskas lietas ir varbūt kā izaicinājums bijušas, vai tomēr fiziski kaut kāda apstākļa infrastruktūra vai kaut kas tam līdzīgs? Šeit ir jāatzīst tas, kad bruņotie spēki principā attīstījās līdzvērtīgi vai kopā, piemēram, ar valsts, mūsu sabiedrības un mūsu vadības izpratni par politiskiem aspektiem, par mūsu kaimiņiem, par to situāciju, kas ir apkārt Latvijai izveidojusies. Un tāpēc, ja mēs skatāmies 90. gadus vai arī 2000. gadu sākumu, tad tādā veidā arī tas iespaidoja to atbalstu Latvijas aizsardzības sistēmai un konkrēti finansējumu bruņotiem spēkiem. Un tāpēc tas lielākais izaicinājums bija tas, kad iestājoties NATO 2004. gadā, mums
vajadzēja izpildīt tās prasības, ko mēs paši bijām apņēmušies. Un rezultātā tas laika periods priekš Latvijas bija daudz īsāks, ja nekā salīdzinot, piemēram, Franciju vai kādas citas valsts, kas ir ar diezgan lielu šo te potenciālu no materiāli tehniskajiem līdzekļiem, bruņojumu un finansiālajiem līdzekļiem. Un te mums ir jārēķinās ar to, cik lielā mērā valsts ir spējīga nodrošināt šo te finansiālo atbalstu, lai mēs varētu ļoti tādā optimālā līmenī nodrošināt bruņoto spēks ar bruņojumu, ar ekipējumu, ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem. Protams, šis ir tas izaicinājums. Tas laika periods ir īs, finansējuma apjoms nav liels, bet prasība apjoms ir milzīgs. Un rezultāts tas ir vajadzīgs. Jums vajadzīgs, tas man personīgi un bruņotajiem spēkiem, sabalansēt šo, izvēlēties to optimālo, piemērātāko bruņojumu, lai nodrošinātu konkrētu spēju, un izmantojot to minimālo finansējumu, ko principā varēja atļauties valsts, jo viņiem ir arī citu uzdevumu, kas saistīti ar sociālo, medicīnu un izglītības jomu, arī citām tām jomām. Tas ir tas lielākais izaicinājums. Birokrātija, ja mēs runājam, tad principā tā jau ir subjektīvā lieta, cik lielā mērā es kā vadītājs un arī mani kolēģi ir spējīgi pārliecināt citus, lai pēc iespējas ātrāk tiku realizēts konkrēts plāns. Tā ir ikdienas darbība, bet izaicinājums ir tā iespēja, ko valsts var dot, lai mēs nodrošinātu maksimāli mūsu aizsardzības spējas. Un tas absolūti nenozīmē, ka mēs nodrošinātu šos te varbūt dažreiz minimālās tās spējas, kad Latvijas valsts principā nebūtu aizsargāta vai nevarētu būt aizsargāta tā tālāk. Tāpēc, jo mēs esam izveidojuši šeit Latvijā sistēmu, ko principā sauc par visaptvarošo valsts aizsardzības sistēmu, kad katram struktūrai ir sava atbildība, tā skaitā arī sabiedrībai un nevalstiskajām struktūrām. Un otrs tas ir kolektīvās aizsardzības ietvaros. Mēs esam nodrošinājuši šo te sadarbību ar mūsu partneriem, un tāpēc šeit Latvijā atrodās mūsu sabiedrotie jau šeit, lai izslēgtu negaidītības šo te faktoru, kas varētu iespaidot mūsu aizsardzību. Un trešais ir tas, kad mēs esam izveidojuši sistēmu, kura ir vairāk kārtēja rezerve kā tāda, ko mēs varam no vadības viedokļa, un tas ir nodrošināt nepārtrautīgi un neievainojamība un tā tālāk. Un tie ir tie aspekti, kas ir ielikt gan likumdošanā, gan arī praktiski struktūrā. Jebkuram vadītājam, sāksim ar to, ka jebkurai organizācijai ir savi mērķi, ir savas vērtības, uz kā tad šī visa darbība, arī attīstība balstās. Un ir arī kaut kādas vērtības, kaut kādi principi arī vadītājiem. Kā jums, kā vadītājiem, kā komandierim, kādas ir šīs vērtības vai tādas sev izdomātas vadlīnijas principi, pēc kā jūs vadāties un esat ievērojis kā komandieris vadot bruņotos spēkus? Viens no galvenajiem principiem man ir tas, kad es dodu centralizēti uzdevumu un dodu decentralizētu brīvību izpildīt šo te uzdevumus, nevis nodarbojos ar mikromanagementu un tā tālāk. Un tas dod rezultātus, un tas audzina pastāvību, līderismu, tas audzina, un tas dod to galveno efektu. Tas nozīmē, ka ja tu esi iekļāvis viņu savā komandā, ja ir cilvēks sapratis, ka viņš ir iekļāvies bruņotajos spēkos, tad viņam arī jāuzņemās šī te atbildība un arī pastāvīgi pieņemt sev lēmumus, neatkarību zināmā mērā un atbildību par to. Un tas nes augļus. Nevis to, kad visu laiku atskatīties atpakaļ, es pareizi daru, nepareizi daru, kādi būs jums tur ieteikumi, vēl kaut kas tam līdzīgs. Tā nepildās. Viss, kas man apkārt īstenībā, viņi strādā kā pastāvīgi, viņi nes atbildību, un to tas ir viens no galvenajiem principiem, tas ir es uzticos saviem kolēģiem, saviem padotajiem un visiem saviem karavīriem, zemesargiem. Es tad pieļauju, tas arī veido to spēcīgo, motivēto komandu, ka vadītājs uzticas saviem padotajiem un šī atbildība liek tomēr saņemties, teiksim tā. Un viņi arī atmaksā ar to. Mēs redzam tos milzīgos sasniegumus vienībās, to, ko karavīri dara. Viņi ir ar iniciatīvu,
Un tas pats galvenais, nenobendēt viņiem šo te iniciatīvu. Viņi ir radoši un viņi ievieš daudz jauninājumus, ko es tikai priecājos redzēt un, protams, vienmēr esmu akceptējis. Man prieks to dzirdēt, jo tomēr mans darbs bruņotajos spēkos arī ir tiešām saistīts tieši ar tādu radošo vairāk industriju. Kā jūs raksturotu bruņotos spēkus un tādu karavīru ikdienas dzīvi cilvēkam, kurš vispār par to neinteresējas, varbūt kaut kur ir līdzās bijis un dzirdējis kaut ko, bet viņš nepazīst šo militāro pasauli? Mēs varam pieminēt tās pašas rakstura īpašības, ko mēs tikko runājām. Tā ir disciplīna, tā ir atbildības sajūta, tas ir radošums, kas ir principā jābūt iekšā, tā ir pastāvība, tas ir milzīgs gara stiprums un pārliecība par to, ko tu dari, un tā ir augsta profesionalitāte. Un viss. Un atšķirāmies mēs tikai ar to, ka mēs valkājam formu. Jā. Jebkurš Latvijas pilsonis var kļūt gan par karavīru zemesargu, jūrnieku, lidotāju un arī civilo darbinieku. Praktiskā viedokļa karavīriem tad nav jādomā, ko vilkt mugurā uz darbu. Es pēc savas pieredzes tagad zinu teikt. Tā, ka nav jāstāv stundām pie skapja vismaz. Karavīram tas nav jādara, bet karavīrs noteikti jebkurā gadījumā paliek kā humāna būtne, kurš arī grib izpausties arī citādākā veidā, nekā tikai valkājot šo mūsu ļoti skaisto uniformu. Un es domāju, ka viņi arī ir pierādījuši daudzās sfērās, kad ne tikai interesējas specifiski par militāriem, jo mūsu vidū ir mākslinieki, mūsu vidū ir sportisti, mums ir arī radošas personas inženieru jomā un tā tālāk. Jā, radošās nozars arī zemesargi ļoti daudz pārstāv. To es arī zinu, jā. Liela atbildība, daudz dažādu notikumu, daudz dažādu arī cilvēku tomēr jūsu komandā un jums apkārt. Tas gribot, negribot atstāja kaut kādu iespaidu. Vai esat jutis sevī kādas pārmaiņas, ko kā cilvēkā būdams komandieru amatā? Grūti man pateikt. Visi cilvēki jau zinām mērā egoisti, viņi liekas, ka viņi nekādu pārmaiņu nav bijuši, bet es atceros, tad, kad es no misijas pēc 7 mēnešiem atgriezos, ka man sieva teica, ka es esmu izmainījies un man vajadzēja laiku kaut kā tam līdzīgi, lai atgrieztos tādā situācijā. Es domāju, ka noteikti atstāja apkārtēji uz jebkuru karavīru vai cilvēku un arī uz mani ir atstājuši. Es ļoti daudz ko mācos no saviem kolēģiem padotajiem, un es domāju, visu, ko es esmu smēlies, un zināmā mērā arī izpaudies kādā veidā, tas ir tas pozitīvais, ko es esmu iegūs no apkārtējiem. Varbūt tas ir saistīts, kad es mēģinu apslāpēt savu impulsivitāti, nemierīgāks varbūt palieku, vai kaut kādā citādā veidā. Arī radošas idejas, kas ir kolēģos un karavīros ir manītas. Kaut kas tam līdzīgs varētu, protams, būt. Kur jūs bijāt misijā, ja drīkst zināt? Irākā, 2007. gadā. Jau pavisam drīz savu amatu NBS vadības grožu, teiksim tā, jūs nodosiet tālāk brigādes ģenerālim Kasparam Pudānam, kurš šobrīd ir zemesardzes komandieris. Kādi ir jūsu ieteikumi nākamajam NBS komandierim? Ļoti vienkārši. Skaidri apzināties mērķi, dot skaidri izprotams uzdevums, pieņemt lēmumus, nevilcinoties un, protams, veiksmīgi tos realizēt. Cerams, ka tā arī būs un viss izdosies. Kuras būtu tās jomas, kuras jūs vēlētos redzēt arī turpmāk vairāk attīstāmies jau sava pēcteča vadībā? Tās viss tās jomas, kas principā ir noteikts mūsu valsts aizsardzības koncepcijā un arī šos te plānos, un brigādes ģenerālis Pudāns par tām zina, un tas ir saistīts ar daudzkārt pieminēto gan pretgaisa aizsardzību, gan netiešās uguns spēju attīstības, gan arī ar šīm
pretkuģa sistēmām, bet vēl ir bez tām mums ir ļoti daudz sfēras, kuras ir apmēram, 26, kas ir nepieciešams attīstīt. Un tas mans ieteikums būtu, kad nevis izvēlēties vienu konkrētu prioritāti, bet atrast to sabalansējumu, kad visas šīs sfēras ir jātīsta gan sauszemes domēnā, gan gaisā, gan uz jūras, gan arī jautājumos, kas skar, piemēram, kiberaizsardzību un informatīvo noturību sabiedrībā. Tas visas ir sabalansējot jātīsta. Mēs nedrīkstam kaut ko pievērst tikai vienai jomai un atstājot novārtā kādas citas. Jā, jābūt šeit daudzpusīgai attīstībai visos virzienos. Varbūt ir jau kaut kādas tādas pārmaiņas, sagaidāms redzamas pārmaiņas jau tuvākā nākotnē, ko arī iespējams varbūt sabiedrība vairāk manīs. Kaut kādas mācības, militārā tehnika varbūt. Sabiedrība varbūt laikam ir pieradusi, ka mums visu laiku ir kaut kas jauns, kaut kādas izmaiņas. Katru gadu mums tiek papildināts mūsu bruņojuma arsenāls. Un, protams, ka sabiedrība to arī nākotnē redzēs. Es domāju, ka tas lielā mērā saistīts gan ar sauszemes komponentu, kur ir mums nepieciešama kājnieku kaujas mašīnas, gan tas ir saistīts ar mūsu gaisa spēkiem un jūras spēkiem, kur ir attīstībai nepieciešama. Bet galvenais jau ir, protams, tas ir saistīts ar mūsu personāla karavīriem, zemesargiem, kur mēs vien vairāk viņus cenšamies iesaistīt tādu spēju attīstībā, kas saistīta gan ar tehnoloģiju un bruņojumu ieviešanu, kā vienu no bāzes elementiem, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu maksimālo efektu taktiskajā līmenī. Un to, principā, katru reizi redzēs. Mēs mācāmies arī ļoti daudz no Ukrainas, kas tur tagad notiek un ieviešam šās spējas. Mēs paši esam radoši un veidojam tās lietas, kas mums nepieciešams. Mēs paskatoties uz tiem riskiem, kas varētu būt apdraudējums Latvijas kā valstiskom un nācijai. Un tāpēc katru gadu, es domāju, parādīsies kaut kas jauns, kaut kāds jauns sasniegums, un sabiedrība, protams, par to uzzinās, varbūt detaļās nē, bet jebkurā gadījumā tas netiks slēpts, un sabiedrība to redzēs. Jūs jau nedaudz ieskicējāt, bet varat varbūt paturpināt. Ko jūs cerat sagaidīt vairāk no sabiedrības turpmāk attiecībā uz bruņotiem spēkiem? Tā būtu lielāka izpratne par valsts aizsardzību, par visaptvarošu valsts aizsardzību. Tas būtu lielāks atbalsts, aktīvāk iesaisti, kā jau jūs minējāt, cilvēku resursu palielināšanā, vai varbūt arī kaut kāds lielāks atbalsts civil-militārajā sadarbībā? Pirmkārt, es gribu pateikt paldies Latvijas sabiedrībai. Un tas galvenais būtu, lai viņa nezaudētu to aktivitāti, cik viņa aktīvi ir līdz šim bijusi. Viņa atspēko visus tos skeptiķus un noteikti arī tos mūsu nedraugus, kas gribas mūsu sabiedrību gan sašķelt, gan mazināt viņu aktivitāti, būt gataviem aizstāvēt Latvijas identitāti, Latvijas valstiskumu un nāciju kā tādu. Otrs, protams, mēs būtu ļoti priecīgi, ja viņi iesaistītos vēl vairāk, nodrošināt mūsu to skaitlisko sastāvu, gan arī nodrošināt visu tās spējas, kas ir nepieciešams attīstīt. Mums ir daudz, kas izdarīts, mums ir laba saikne Latvijas sabiedrība, viņi mūs izprot, mēs tur esam ļoti bieži skolās un reģionos, bet es, protams, esmu ļoti apmierināts, kādā veidā mēs kontaktējamies, kādā veidā mēs esam panākuši šo tādu sinhronu un mijiedarbību starp mūsu nepieciešajām spējām un Latvijas sabiedrības izpratni to, kad kaut arī ikdienā varbūt ir kaut kādi traudzējušie faktori, viņi saprot, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Latvijas valsts aizsardzību. Tā kā, principā, es varu tikai pateikt paldies sabiedrībai. Burvīgi. Ko jūs atskatoties uz savu dienesta laiku, vai arī tieši uz gadiem komandieru amatā pavadītiem, varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs darītu citādāk, vai varbūt ir kāds padoms, ko jūs sev sniegtu, ja jūs atgrieztos dienesta sākumā? Neko es citādāk nedarītu. Atgriezties atpakaļ es nevēlos. Es uzskatu, ka esmu darījis tā, kā es to izpratu
katrā manā dzīves etapā, nogrieznī. Man nav kauns ne par vienu mirkli, ko es esmu darījis un kādus soļus es esmu spēris savā dzīvē. Un tāpēc es skatos uz priekšu un ne tik daudz uz atpakaļ, kas tur ir paveikts, kādā veidā es kaut ko esmu darījis. Esmu nelabojams optimists, un tāpēc es noteikti esmu pārliecināts, ka gan bruņotie spēki, gan arī Latvijas valsts un, protams, mūsu nācija ies uz attīstības virzienu, un mēs noteikti nebūsim tie, kas būs zaudētāji, bet gan uzvarētāji. Es pilnībā piekrītu par to optimismu, arī caur tādu pozitīvu prizmu uz dzīvi skatos, tā kā kas bijis, tas tiešām ir bijis. Ko jūs vēlaties, varbūt, lai sabiedrība, gan karavīri, gan civilē, atceras par jūsu paveikto? Kas varbūt kaut kā tāda par pozitīva? mani nav jāatcerās nekas. Absolūti. Sabiedrībai ir jāatcerās to, ko viņi ir nosprauduši 1991. gadā. Kāds ir mērķis bijis. Un tas ir viņiem jāatcerās nezaudēt šo te mērķi par Latvijas valstiskumu, par Latvijas nācijas stiprību, par spēju aizsargāt šos divus vislielākos mūsu zelta vērtības pieaugus. Un es domāju, ka principā lielākā daļa sabiedrības tam ir gatava, un tur nu gan es esmu pārliecināts. Galvenais nepazaudēt tās vērtības, tradīcijas, jo tas jau arī iedod tādu... Jā, pozitīvas tradīcijas, varbūt izveidot arī jaunas tradīcijas, un noteikti nevajadzētu stagnēt kaut kādās tādās ļoti konservatīvās izpratnēs par mūsdienu notikumiem un formācijām. Vajag būt elastīgiem, jaunatni varbūt domā daudz citādāk, vajag to pieņemt, un otrkārt noteikti jaunatnē jādod ir iespēja realizēt sevi. Un realizēt sevi šeit, Latvijā. Nevis, noteikti saturētos kritizēt jaunatni, ka viņi, piemēram, izprot citādāk nekā mēs to esam izpratuši. Varbūt ir kāds īpašs gadījums no dienesta, kas paliks ilgstoši atmiņā. Kāds tāds aizkustinošs vai amizants gadījums, varbūt saistībā ar šīm pašām tradīcijām? Īpaša gadījuma īstenībā bijuši ļoti daudz. Man vienmēr ir aizkustinājis tad, kad ģimene sagaida karavīrs no ilgstošām mācībām vai no misijas, kad tur bērni skrien un apķerās tētim ap kaklu. Tas ir aizkustinājums. Tas nozīmē, ka tā ģimene ir spēcīga, stipra, un tas ir tas kodols, kas īstenībā nodrošina mūsu Latvijas nācijas spēku un stiprumu. Un ļoti daudz arī citu aizkustinošu gadījumu. Dienesta laiks ir bijis ļoti garš, un dzīve arī pietiekami, lai būtu ļoti daudz mirkļu, kas īstenībā mani pozitīvi uzlādē, un tas vienmēr ir bijis lieliski. Kādas jums šobrīd varbūt jau ir tās sajūtas, vai jūs jau jūtat, ka drīz vadības groži jānodod savam pēctecim, varbūt kādas pārdomas vēl ir nākušas klāt papildus par... Man kalendārs atgādina, kad man tiks kad man būs jānodod bruņoto spēku komandiera standarts karogs nākošajam komandierim. Izjūtas noteikti galvenās ir, kad šie 8 gadi aizlidoja kā viena diena. Īstenībā tik intensīvi viņi bija, tik daudz dažādi notikumi bija, un tas ir, tas atstās absolūti neizdzēšanu iespaidu un ceļu manā atmiņās. Un esmu morāli gatavs, esmu izpildījis savu uzdevumu, par ko es arī paziņošu valsts prezidentam nododot karogu, un protams, kā tādā parunā saka, vienas durvis aizverās, cits atverās. Esmu gatavs nākošajam etapam, baudīšu dzīvi.
tieši tas sasaucas ar manu nākamo jautājumu, kādi tad ir tie nākotnes plāni, kas tad ir aiz tām otrām durvīm? Varbūt varat kaut ko padalīties. Nu, ir daudz lietiņas, ko es gribētu varbūt vairāk realizēt, dažādi hobiji. Man patīk darboties gan ar koku, gan arī Sandra man te mūžīgi atgādināja, kuri mani zīmējumi. Un es domāju, ka es ar lielākā mērā ar tam pievērsīšos, varbūt mazliet paceļošu. Tad es radošas izpausmes, tā kā jūs jau minējāt, ka radošums jums ir svarīgs, tad arī ir zīmējumi. Glaznošana vai tieši zīmēšana? Grafika. Tas jau arī kaut kas tāds, ko es neesmu laikam vēl mēģinājis pati. Vai ir kāda īpaša pieredze vai vēstījums, ko jūs, labprāt, nodot šobrīd tālāk ar mūsu podcastu palīdzību sabiedrībai vai karavīriem? Nu, esiet stipri. Stipri savā pārliecībā, nekad nezaudējiet savu mērķi un tikai uz priekšu. Optimisms ir mūsu karogs. Vai ir vēl kas tāds, kas nav pajautāts, ko es esmu aizmirsus varbūt pajautāt, bet ko jūs noteikti vēlētos izstāstīt? Es esmu ļoti noslēpumains, man nekā nav ko pasteigt. Jūs mani esiet nopratinājusi tik milzīgi, kad es nezinu, ko tad es neesmu pateicis. Bet varbūt tomēr, es varu vēl tādu pēdējo lūgumu, varbūt ir kāds novēlējums, varbūt es varu aicināt pateikties karavīriem, zemesargiem un bruņoto spēku civiliem darbiniekiem. Protams, un to es arī darīšu 24. datumā pie brīvības pieminekļa, un arī tagad bez karavīriem, bez zemesargiem, bez maniem kolēģiem, komandieriem, virsniekiem, civiliem darbiniekiem. Principā, es nekad nebūtu tas, kas esmu es. Viņi man atļauj būt bruņoto spēku komandierim. Izpildīt tos uzdevumus, tos mērķus, tos projektus, un tāpēc, milzīga pateicība viņiem visiem. Un es, zinām, mērā noliecu galvu gan viņu priekšā, gan karogu priekšā, kas ir paveikts ļoti īsā laika periodā, šais 10 gados. Mūsu Latvijas valsts aizsardzības sistēmas izveidē un Latvijas aizsardzības nodrošināšanā. Tas ir milzīgs veikums, un tikai pateicoties, protams, viņiem ar savu ieguldījumu un Latvijas sabiedrībai ar atbalstu. Es arī teikšu jums lielu paldies, ka šodien atradāt laiku, ieradāties pie mums parunāt. Jā, nedaudz nopratināju, bet ir jāiepazīst un jāpaskatās uz citām šķautnēm uz savu komandieri. Teikšu lielu paldies ģenerālleitnantam Leonīdam Kalniņam, kas šodien bija kopā ar mums podkastā ar karavīru, un tad jau līdz nākamajai reizei. Atā!